Labdien! Mani sauc Jana Anča Tetere, un šodien īsi pastāstīšu par to, kāds bijis šis gads Latviešu fonda projektu konkursu darbā. Esmu projektu konkursu lietvede. Šajā amatā un godā man šis ir 1. gads. Esmu tā, kas pirmā saņem un iepazīstas ar jaunajiem projektu pieteikumiem. Manos pienākumos ir veikt priekšdarbiņus, rūpēties, sagatavot un uzlabot pieteikumu anketu, projektu pieteikšanas noteikumus, kā arī atbildēt uz pieteicēju jautājumiem. Konkursa laikā sekoju līdzi, vai visi dokumenti un pielikumi ir iesniegti pareizi, un pēc tam salieku projektus pa mapītēm projektu kartotēkā un veidoju kopējo pārskatu. Man pašai patika arī mazliet radošā daļa. Katram projektam izveidot krāsainas reklāmlapiņas. Kad konkursa rezultāti top zināmi, rakstu pieteicējiem atbildes vēstules un turpinu saziņu, ja tāda nepieciešama. Šī gada jaunums ir arī tāds, ka sākām līgumu slēgšanu un parakstīšanu ar DocuSign, kas procesu padarīja daudz ērtāku. Tālāk stafeti nododu aktīvo projektu lietvedēji un sākas nākamais posms, kad projekti top īstenoti un sākas atskaišu laiks. Par šo daļu atbild aktīvo projektu lietvede Elizabete Ludvika no Kanādas, kura rūpīgi seko līdzi aktīvo projektu norisei un atskaitēm. Lai iegūtu kopainu par aizvadīto gadu, vispirms aplūkosim projektu pieteikumu skaitu un to sadalījumu. 2025. gada projekta konkursā tika iesniegts skaists un apaļš cipars projektu. Veseli 40 pieteikumi, no kuriem 8 lielie un 32 mazie projekti. Mazie projekti tiek atbalstīti līdz 2000 ASV dolāru finansējumam, bet lielie līdz pat 10 000. Priecē, ka interese par konkursu turpina pieaugt, jo salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad tika saņemti 33 projekti, šogad pieteikumu skaits ir pieaudzis par 17%. Šī kolāža atspoguļo, cik raiba un daudzveidīga bijusi mūsu ziema, pilna ar krāsām, idejām, apbrīnu un rosību. Un šeit pat nav redzami vēl visi projekti. Šogad apstiprināti 19 projekti, no tiem 3 lielie un 16 mazie. Arī balvu fonds salīdzinoši ar 2024. gadu ir pieaudzis, tādējādi ļaujot vēl plašāk atbalstīt un īstenot kvalitatīvas idejas. Šogad balvu fonds ir 52 685 ASV dolāri, kas draudzīgi sadalīts starp lielajiem un mazajiem projektiem. Interesanti, ka šogad konkursā ir ne tikai projekti no Kanādas, bet arī vairāk projektu no Eiropas, kā no Zviedrijas un Lielbritānijas. Visvairāk projektu saņemti no Latvijas, kam seko ASV. Ja ieskatāmies dziļāk, tad pieteikto projektu sadalījums pa nozarēm šogad izskatās šādi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vēstures un kultūras projekti ir pārliecinoši izvirzījušies vadībā, bet tiem cieši seko valodas un izglītības, kā arī mūzikas joma. Savukārt folkloras projektu šogad ir mazāk nekā citkārt. Apstiprināto projektu sadalījums pēc nozarēm ir līdzīgs kā pieteikto projektu gadījumā. Vienīgi nedaudz atšķiras valodas un literatūras jomas īpatsvars. Ja paskatāmies uz projektu ieplānoto gala produktu vai formātu, līderos izrāvušies pasākumu un koncerta projekti, kopā 14. Tuvākie sekotāji ir grāmatas katalogi, bukleti un chronoloģijas, bet 3. vietā ierindojas mūzikas un skaņu albumi. Un visbeidzot, varbūt arī jums būs interesanti uzzināt, ka vairāk nekā puse šī gada pieteicēju ir jauni pieteicēji,
kuri agrāk konkursā nav piedalījušies un izmēģina šo iespēju un laimi pirmo reizi. Lai redzētu, kā idejas un sapņi pārtop īstos darbos, aplūkosim 3 lielos projektus, kas šogad saņēmuši Latviešu fonda atbalstu un kuru īstenošanai paredzēti 3 gadi. Pirmo projektu, ar ko sākt, izvēlējos pavisam apzināti. Tam ir īpaša saikne ar mūsu šī gada pilnsapulces vietu. Tūlīt arī atklāšu, kāpēc. Gatavojamies svētkiem, kuros atdzīvosies mūsu dziesmu un tautas deju krāšņums, un kopā sanāks gan jaunākā, gan pieredzējušākā paudze no visas pasaules. 16. vispārējie dziesmu un deju svētki ASV notiks nākamvasar no 1. līdz 5. jūlijam. Pirmo reizi Rietumu Mičiganā. Tautas deju lieluzvedumu veido jaunā paudze kopā ar pieredzējušajiem Klīvlendas pastāvnieku kopas vadītājiem Karīnu un Mārtiņu. Arī mums būs prieks pavisam drīz pastāvniekus un viņu vadītājus satikt klātienē. Pats deju lieluzvedums Skaista mana tēva zeme notiks svētdien 5. jūlijā, kur tiks izdejotas 25 dejas. Otrais projekts mūs aizved pie ugunskura, tur, kur dzimst draudzība un dziesmas, kas paliek sirdī uz mūžu. Sadarbībā ar muzeju un pētniecības centru Latviešu pasaulē tapis projekts, kura mērķis ir iemūžināt pasaules latviešu mīļākās ugunskura dziesmas. Pēc aptaujas, kurā cilvēki dalījās ar atmiņām un dziesmām, tagad top mūzikas albums, lai šīs dziesmas turpina skanēt nometnēs, skolās un ģimenēs. Pirmo ieskatu šajā muzikālajā ceļojumā varēja gūt 2024. gada 1. augustā muzeja Latviešu pasaulē rīkotajā vakarā, kur Imanta Nīgale kopā ar draugiem un ģimeni, Krišjāni Silu, Gati Gaujinieku un Arnoldu Kārkli izdziedāja gan tās dziesmas, kas saistās ar pašu nometņošanas laiku, gan arī tās, kas izrādījušās populārākās veiktajā aptaujā. Trešais lielais projekts nāk no Čikāgas, kur tapa jaunas un mājīgas telpas bērndārza un stariņš Latviešu centrā Ligsta. Projekta mērķis bija radīt siltu, drošu, iedvesmojošu un atbilstošu vidi mazajiem latviešiem un agrīnai izglītībai. Jaunās, mājīgās telpas ar dabīgām mēbelēm, latviskiem elementiem un vietu ārā nodarbībām ļaus bērniem justies kā mājās un ar prieku apgūt latviešu valodu, kā arī stariņam turpināt savu misiju. Priecājamies kopā ar stariņu un visiem čikāgiešiem par jaunās pirmsskolas lielo atklāšanu Ligstas Latviešu centrā 4. oktobrī, kas tika atzīmēta kopā ar Miķeļu dienu un bērnu svētkiem. Apsveicam! Tālāk dosimies pie mazajiem projektiem. Šis projekts stāsta par īpašu vēsturisku notikumu 1985. gada Baltijas brīvības un miera kuģa fenomenu, kas šķiet līdz šim Latvijā nebija pietiekami izstāstīts, toties Latvijai toreiz piesaistīja ievērojumu pasaules uzmanību. Vairāk nekā 2000 raksti presē un vairāku valstu dokumentālfilmas bija kā pagrieziena punkts iespējamām pārmaiņām Baltijas valstīs. Šovasar 24. jūlijā Latvijas okupācijas muzejā notika seminārs. Latviešu fonds jūtas gandarīts, ka varēja atbalstīt Baltijas brīvības un miera kuģa 40 gadu īsfilmas un bukleta tapšanu un būt klāt šajā svarīgajā pasākumā. Nākamais projekts ir grāmata. Grāmatas autore, vēsturniece Inga Sarma, veic pētījumu par Jūrmalas vasarnīcām, vasarniekiem un vasaras dzīvi kurortā, teritorijā no Buļļiem līdz Vaivariem. Piemēram, ļoti interesanti ir uzzināt, ka tieši pirms 120 gadiem Majoros notika Emīla Dārziņa kompozīcijas Melanholiskais valsis pirmatskaņojums. Nākamais projekts ir atmodas notikumu izpēte un 1989. gada chronoloģijas izveide,
izmantojot laikrakstus, arhīvu materiālus un notikumu dalībnieku atmiņas. Rezultātā tiks radīta brīvi pieejama informatīva un vizuāla chronoloģija, ko var izmantot publikācijām un jauniem muzeja produktiem. Jāpiebilst, ka ir jau sakopoti 1986., 87. un 88. gada izpētes darbi, kā arī liktenīgais 1991. gads. Palikuši tikai vairs 2 notikumiem bagātākie gadi – 89. un 90. gads. Izstāde Daba, būtība un tehnoloģija piedāvā 20 latviešu un citautiešu laikmetīgo mākslinieku tekstildarbus, un tā notiks pavisam drīz no 7. novembra līdz 7. decembrim Industriju kompleksā Hamiltonā, Kanādā. Vienlaikus galvenajā izstāžu zālē būs skatāmi startautiski atzītā latviešu laikmetīgā tekstilmākslinieka Egila Rozenberga darbi. Interesanti, ka pārējie mākslinieku darbi atspoguļos tematiskus elementus no Rozenberga mākslas. Izstāde Neērtais aicinājums sievietes garīdznieces Luteriskajā baznīcā stāsta par latviešu sievietēm, kuras kļuvušas par mācītājām un kalpo ārpus Latvijas, jo sieviešu ordinācija Latvijas evaņģēliski Luteriskajā baznīcā tika apturēta 1993. gadā. Izstāde atklāja 10 sieviešu dzīves stāstus, ticību un izaicinājumus, izmantojot intervijas, fotogrāfijas un priekšmetus. Izstāde ir pieejama Lapa muzeja telpās līdz 2026. gada 2. janvārim, un tai papildus plānoti sarunu vakari, lekcijas un ekskursijas ar izstādes kuratoru. Atkal ar lielu sajūsmu varu pastāstīt, ka Latviešu fonds bija gan klāt Garazera 60 gadu jubilejā, gan ar savu atbalstu palīdzēja izstāstīt un parādīt Garazera stāstu par saknēm, sasniegumiem, atmiņām un cilvēkiem, kas veido Garazeru. Šis biedrības skaņumāju projekts iecerēts, lai popularizētu un saglabātu latviešu mūzikas instrumentu spēles tradīcijas. Tiks izdota grāmatiņa ar attēliem un aprakstiem par nozīmīgākajiem tradicionālajiem instrumentiem – vīoli, citarkokli, cimboli, mandolīnu, ermoņikām un arī kapelu sastāviem. Tā būs papildināta ar mūzikas disku, ar latviešu pārdejumu melodijām, deju aprakstiem, zīmējumiem un notīm. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību Danču krātuve. Šogad atbalsts sniegts arī strauji augošajai Ņujorkas tautas deju kopai Jumalīte, kas sākusi gatavošanos Grand Rapidu dziesmu svētkiem. Tā kā Jumalītei nav savu piemērotu telpu iknedēļas mēģinājumiem un telpu īre Ņujorkā nav maza, tas viņiem ir būtisks finansiāls izaicinājums. Jāpiebilst, ka 2025. gada 7. jūnijā pašā Manhetanas sirdī vairāk nekā 500 skatītāju lielā zālē notika Jumalītes pirmā izrāde Uzvedums vidū rit sidraviņš. Šis projekts apvieno izcilas tēmas, latviskās kanona vērtības, apaļo gadskārtu svinēšanu un atbalstu ģimenēm, kas rūpējas par bērniem ar īpašām vajadzībām. Tas dāvā prieku un sirsnīgus kopā būšanas mirkļus gan vecākiem, gan īpašajiem bērniem. No septembra līdz decembrim notiek 4 pasākumu cikls. Jau aizvadīti veltījumi Krišjānam Baronam 190 un latviešu grāmatai 500. Šis projekts nāk no Zviedrijas. Projekta mērķis ir atjaunot un ierakstīt Zviedrijas latviešu rakstnieka un dramaturga Jura Rozīša teātra mūziku Stokholmas spēlmaņu izpildījumā, tā bagātinot trimdas mūzikas mantojumu. Piemetināšu, ka līdz šim šī mūzika nav pierakstīta, tā tiek atdzīvināta pēc atmiņas. Divreiz divnieki ir visur, un viņus vieno saikne pāri laikiem un vietām.
Šogad atbalstījām 2x2 semināru Straume, kas no 11. līdz 17. jūlijam pirmo reizi notika Lielbritānijā Straumēnos, pulcējot ap 60 jauniešu vecumā no 18 līdz 30 gadiem no dažādām valstīm. Semināra mērķis – stiprināt jauniešu latvisko identitāti un veidot saiknes starp vietējiem un pasaules jauniešiem. No teātra projektiem atbalstījām festivālu starp 5 salām Birmingemā, Lielbritānijā, kas notiks jau 4. reizi. Mērķis ir veicināt Latvijas un diasporas teātra sadarbību, pieredzes apmaiņu un latviešu teātra mantojuma popularizēšanu. Programmu papildinās meistarklases, diskusijas un sadraudzības pasākumi, kā arī izrāžu sinhronais tulkojums angļu valodā, kas ļauj piesaistīt plašāku skatītāju loku. Šis ir ļoti muzikāls projekts. Eduarda Griežņa 2. solo albums. Mūzikas improvizāciju albums Pianoklē ietver ne tikai klavieru skaņas, bet arī latviešu etnogrāfisko kokli, kā arī dažādas mūsdienu kompozīciju oriģināla tehnikas. Šis ieraksts un relīze būs arī dāvināms Latvijai 107. gada dienā. Atbalstījām arī mākslas projektu, kura mērķis ir dokumentēt Voldemāra Avena izstādi Starp zemi un debesīm un izdot katalogu, kas sniedz ieskatu mākslinieka dzīvē un darbībā, īpaši saistot viņu ar Ņujorkas Ellas ķēķa laikmetu un 90. gadu Latvijas neatkarības atjaunošanu. Īpašu uzmanību vēlos pievērst Čikāgas latviešu radio raidījumu arhīva saglabāšanas projektam. Vai zinājāt, ka tie ir pasaulē vecākie nepārtrauktie brīvie latviešu valodas raidījumi? Kopš 1952. gada uzkrāti vairāk nekā 4000 vērtīgu ierakstu, intervijas, koncerti, lekcijas un notikumi no Čikāgas un plašākas diasporas dzīves. Šobrīd sākta pirmā projekta fāze – arhīva šķirošana, organizēšana, digitalizēšana un oriģinālu ierakstu pārvietošana sadarbībā ar Latvijas Nacionālo biblioteku un Lapa muzeju. Mērķis – nodrošināt šo unikālo ierakstu saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm Latvijā. Oktobrī ar lielu nepacietību gaidījām Latvijas smagā metāla grupas Skyforger koncertu Bruklinā. Ceram, ka nākamgad nekas netraucēs un šis grupas sapnis tiešām piepildīsies. Nu tā, esat iepazinušies ar visiem atbalstītajiem projektiem. Kas vēl? Gatavojoties projekta konkursa sezonai, decembrī palaidām īsu reklāmu rullīti jaunā gada un jaunu sapņu skaņās, lai iedrošinātu un atgādinātu par mūsu konkursu. Un visbeidzot, vēlējāmies sirsnīgi pateikties Mārtiņam par nenovērtējamiem padomiem, iedvesmojošo paraugceļu un ilgadējo aizrautīgo darbu projektu Tietveža amatā. Mārtiņ, veiksmi turpmākajos darbos un jaunajos izaicinājumos. Tas arī viss. Paldies par jūsu atbalstu un uz tikšanos nākamajā projektu konkursā jau pavisam drīz.